IVF Riga Eiropā pazīstams kā ginekoloģijas un reproduktoloģijas centrs, kurš piedāvā visus neauglības ārstēšanas veidus. 2 gadu laikā ar dakteres Violetas Fodinas un IVF Riga komandas palīdzību pasaulē ir nākuši vairāk kā 1000 bērnu. Šodien IVF Riga sāk strādāt pirmais reproduktīvās ģenētikas centrs Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā. Mēs atvēram jauno reproduktīvo ģenētisko centru, kurš es uzskatu varētu palīdzēt daudz citiem pacientiem, kurām līdz šim brīdim tā palīdzība nebija iespējama. Ģenētikas konsultācijas nepieciešamas pāriem ar iespējamu ģenētisku patoloģiju ģimenes anamnēzē, ja ir bijuši atkārtoti spontāni aborti vai apstājusies grūtniecība, ir piedzimis bērns ar iedzimtām attīstības anomālijām, bet paliek cerība dzemdēt veselu bērnu, kā arī neizskaidrojams neauglības gadījumos. Reizēm iemeslu, kādēļ neveicas palikt stāvoklī, var uzzināt pēc pirmajām analīzēm, iemeslu labot, un pārim ir iespēja tikt pie bērniņa. Atklāšanas pasākumā piedalījās gan vadošie speciālisti, gan valsts pārvaldes pārstāvji. Es domāju, pēc 10, 20 gadiem simti laimīgu mazuļi jau 10, 20 un 30 gadu veci teiks paldies jums, ka viņi vispār šajā pasaulē. Paldies jums!